Tā kā pēc Nordea bankas prognozēm bezdarba līmenis Latvijā šogad turpinās pieaugt un sasniegs pat 16%, banka uzsākusi mācību programmu Iespēju skola bezdarbniekiem. Banku sektorā pieaugušo bezdarba problēmu mēs izjūtam vēl tiešāk, jo pastāv ļoti izteikta korelācija starp bezdarba un arī kavēto kredītu maksājumu pieaugumu. Banka bezdarbniekiem piedāvās bezmaksas lekcijas un seminārus, kas palīdzēs celt viņu konkurētspēju darba tirgū, turklāt tiek piedāvāta arī iespēja saņemt stipendiju. Stipendiju projektā galvenā doma ir tāda, ka mūsu klients, kurš ir bez darba, var pieteikties, lai organizētu savu apmācību programmu. Apmācību programmai ir jābūt aktuālai, tādai, kas noteikti palīdzētu citiem bezdarbniekiem attīstīt jaunas prasmes, zināšanas vai radīt jaunas idejas. Stipendiju fonds ir līdz 1000 latiem mēnesī. Katras mācības var apmeklēt līdz 25 apmeklētājiem. Reģistrēšanās notiek mūsu mājaslapā, ievadot klientu numuru. Un mēs plānojam, ka šīs mācības būs iespēja apmeklēt šajā gadā līdz pat 250 mūsu klientiem, kas palikuši bez darba. Nordea bankas speciālisti bankas klientiem stāstīs, kā veikt personīgo finanšu plānošanu. Nekvalitīvs CV vai motivācijas vēstule ir viens no iemesliem, kāpēc darba devējs atsakās piedāvāt darbu daļai no brīvās vakances pretendentiem, skaidro personāla atlases kompānijas CV Online pārstāvis. Šobrīd tieši darba meklētāju un bezdarbnieku apmācībai ir diezgan svarīga nozīme, tātad, lai veicinātu tieši izpratni viņu vidū par darba devēju vajadzībām. CV Online pārstāvji semināros piedāvās profesionālo ceļvedi darba tirgu. Šobrīd darba devēji pastiprināti saviem darbiniekiem māca pārdošanas prasmes, argumentēšanas spējas, māca būt arī radošiem un domājošiem. Šīs lietas tiks mācītas arī Nordea bankas Iespēju skolā. Pastāv tāds pieņēmums, ka ir cilvēki, kas ir talantīgi, viņi ir radoši, un tad ir cilvēki, kur nav talantīgi, viņiem nekas nesanāk. Un tā ziņa būtu tāda, ka patiesībā radoša domāšana ir prasmu kopums, un šīs prasmes var apgūt. Plānots, ka mēnesī notiks 3 nodarbības. Turklāt bezdarbnieki varēs ne tikai apgūt jaunas iemaņas, bet tiek piedāvātas arī iespējas socializēties.